Sveiki, mani sauc Kitija, un šodien es jūs mazliet ievadīšu mākslīgā intelekta pasaulē. Es domāju, ka uz doto brīdi diezgan daudz apkārt dzirdat par to, ka ir iespēja atlaist visu savu komandu, jo visu tavā vietā izdarīs mākslīgais intelekts. Par laimi vai par nelaimi, bet pagaidām šī opcija vēl nav tik labi varbūt izplatīta un ar tādām minimālām zināšanām mēs nevaram uzreiz aizvietot veselu komandu. Tomēr ir dažas lietas, ko mēs noteikti varam izdarīt. Pieņemsim, izveidot dažādus asistentus vai aģentus kaut kādām konkrētām darbībām. Un tad šodien es jums pastāstīšu mazliet vairāk, kādas tad ir varbūt lielākās atšķirības, kā arī, noskatoties līdz beigām, izveidosim jau arī pirmo asistentu, kas tev var palīdzēt kaut kādos brīžos. Nu tad ķersimies klāt. Pirms mēs varbūt sākam iet dziļāk, es gribētu tev mazliet pastāstīt par to, ar ko tad atšķiras aģents no asistenta. Jo mākslīgā intelekta asistenti tie būs vairāk rīki, kas ir paredzēti kaut kādām konkrētām funkcijām. Pieņemsim, tu vari izveidot rīku, kas tev ikdienā palīdzēs veidot tekstus. Tas nozīmē, ka tu vienreiz izveido, un tev nav katru reizi ChatGPT, Gemini vai kādam citam rīkam jālabo šie teksti, bet tu jau zini, ka tu saņemsi sava zīmola tonī un savā balsī tekstus, kas tev jau patīk. MI aģenti, ja mākslīgā intelekta aģenti, tas jau būs tāds level up, un tev būs iespēja savienot savā starpā dažādus rīkus, tā ka viņi jau rīkojas bez vai ar minimālu tavu iesaisti. Pieņemsim, iznāk jauns YouTube video, tam YouTube'am automātiski tiek uztaisīts transkripts, no šī transkripta tiek izveidota publikācija Facebookā, un šī publikācija tiek nopublicēta. Arī kaut kas tāds ir iespējams, bet tas jau būs, es teiktu, nevis mājsaimnieču līmenī, bet jau tāds mazliet level up, un tik dziļi gan šodien mēs neiesim. Tātad, kas būtu jāsaprot, pirms mēs vispār runājam par aģentiem, asistentiem un vispār mākslīgā intelekta rīku, atstāšu arī prezentācijā, es domāju, ka jūs pamanīsiet. Tātad, ir prompta struktūra. Prompts, jeb latviskotais vārds uzvedne, jeb pieprasījums, kā nu kuram gribas to saukt, tas ir vienkārši standarta jautājums, ko mēs uzdodam LLM rīkiem, lai saņemtu kādu kvalitatīvu atbildi. Un šeit man ļoti patīk salīdzinājums. Iedomājies situāciju, ka tu pieeji klāt nepazīstamam cilvēkam autobusu pieturā un sāc viņam jautāt par savu biznesu. Visticamāk, tevi iespējams, ka pat pasūtīs, rupi sakot, 3 mājas tālāk, bet ja cilvēks gribēs, viņš vismaz kaut ko tev atbildēs, bet noteikti ne to, ko tu varbūt no viņa sagaidīji, ka viņš tev tagad iedos veselu biznesa plānu vai jaunāko Instagram ierakstu. Tāpēc ir ļoti svarīga šī uzvedne, ja prompts, kā tu pajautā šo savu jautājumu. Un tam ir diezgan viegli soļi, kas tev var palīdzēt arī ikdienā, ne tikai saistībā ar šiem asistentiem, bet arī vienkārši uzdodot jautājumus. Tad tev ir jāsaprot, kas tu vēlies, lai mākslīgais intelekts būtu. Tātad šī persona, tu viņam iedod lomu. Tev ir jāsaprot situācija, kurā tu vēlies izmantot šai brīdī mākslīgo intelektu. Tātad jāiedod viņam konteksts. Un tad jāuzdod šis uzdevums, ko tad tu vēlies no viņa saņemt. Super, ja tu vēl pievieno kādu piemēru, un iedod viņam toni un arī rezultātu, kādā formātā tu vēlēsi saņemt. Bet primārās lietas tev ir jāiedod viņam loma, tev ir jāiedod konteksts un jāiedod uzdevums. Un tad jau tici man, tev atbildes, ko tu saņemsi pretī, būs daudz labākas. Tā nu mēs lēnām pārējām pie prompta, jeb uzvednes saistībā ar asistentu, jo tur arī ir jāievēro šīs detaļas. Un tātad, kad mēs veidojam asistentu, mēs noteikti šo asistentu veidojam ar mākslīgā intelekta palīdzību. Jo ticiet man, ja jums būtu tagad no nulles jāapraksta viss garais prompts priekš jūsu asistenta, tas patērētu arī jums lieku laiku. Tāpēc mēs ejam sadraudzībā un lūdzam mākslīgajam intelektam, lai viņš mums palīdz izveidot šim asistentam jau gatavo promptu. Arī prezentācijā mēs redzam, kādām lietām obligāti šajā promptā vajadzētu būt. Tā ir loma, konteksts, uzdevums, detaļas, formāts un tonis. Tātad ļoti līdzīgi standarta uzvednei. Pie piemēriem mēs pāriesim šī video otrajā daļā.
Tātad, ja mēs pāris vārdos runājam par to, kas tad ir šis asistents, tad realitātē tas būtu tieši tas pats, ka tu nolīgtu sev privātu asistentu kaut kādām konkrētām darbībām. Un es domāju, ka tie, kas ir vai nu paši strādājuši, vai kaut kādā brīdī ņēmuši asistentus, jūs zinat, ka tas nenotiek šādi, ka jūs viņu paņemat, un viņš jau visu par jums zina, visu saprot, un vienas dienas laikā paveic visus uzdevumus, kā jūs ar viņu bijāt rēķinājušies. Realitātē ir tā, ka mums tāpat ir jādod viņam bāze, no kuras tad tālāk viņš var šīs zināšanas ņemt tajā brīdī, kad mums ir nepieciešama atbilde. Tātad katrs asistents pēc izveides ir arī jāapmāca un jāpapildina viņā informācija. Tīri, ja mēs gribam saprast tādus dzīves piemērus, kas ir asistents, tad tie, kam ir varbūt Siri telefonā, Alexa, Google asistenti, tas arī ir ļoti līdzīgi tam, par ko mēs šodien runājam. Un, ja mēs gribam paskatīties, kur vispār šos asistentus var izveidot, tad es pastāstīšu šodien vairākus variantus, bet pirms jūs saprotat par asistentu izveidi, jums ir jāsaprot, kuras darbības jūsu ikdienā ir atkārtotas. Jo tieši šo atkārtoto darbību mēs tad nodosim asistenta rokās. Tātad, tad, kad mēs saprotam, ka pieņemsim, man katru dienu ir jāsagatavo viens ēpasts par to, ko es tur varbūt dienas laikā esmu darījis. Es saprotu, ka tā darbība ir katru dienu, un šai darbībai, pieņemsim, es vēlētos asistentu. Tad tajā brīdī es saprotu mērķi, es saprotu, kā es viņu izmantošu, es saprotu, kādām zināšanām viņam ir jābūt. Pieņemsim, šai gadījumā, šai piemērā, man būtu jāiedod viņam arī piemēri, kā es esmu veicis savus ēpastus rakstījis pirms tam, kādā struktūrā, kādā tonī un kā vispār es sarunājos caur saviem, pieņemsim, ēpastiem. Tātad, kur mēs varam izveidot šos asistentus? Mēs viņus varam izveidot gan Perplexity, gan Gemini, gan ChatGPT, gan arī Cloud AI, tātad rīkos. Nav svarīgi, kurā tu veido, galvenais ir, kurā tev pašam ir komfortabli atrasties. Ja ikdienā tu izmanto Gemini, tad es nesaku, ka tev tagad ir nepieciešams vēl papildus rīks tikai tāpēc, ka tu šobrīd iemācies izveidot šo asistentu. Ja mēs runājam tieši par Gemini, tad viņā asistentus var izveidot bez maksas, un šobrīd viņš ir viens no populārākajiem rīkiem. Ja tu prasītu manu padomu, tad es teiktu, ka Cloud tomēr sanāk kaut cik profesionālāk, un viņš tev var iedot vairāk tieši rakstiskos failus, pieņemsim PDF, Word un visu pārējo. Bet startā es teiktu, ka pilnīgi pietiek ar Gemini, un jebkurā brīdī visu informāciju par savu asistentu tu vari pārlikt jau jaunā asistentā. Tātad paliks jums arī uz prezentācijas tas, kā iziet soli pa solim cauri, lai jūs saprotat, kā viņu izveidot, bet iziesim lekcijas beigās arī soli pa solītim līdz pirmajam asistentam. Arī iekš ChatGPT tātad var izveidot viņus no mīnusiem. Pieejams viņš būs tikai maksas versijā, un ja jūs sekojat līdz tendencēm vispār saistībā ar mākslīgo intelektu, tad ChatGPT šobrīd ir diezgan zemāka informācijas apstrādes ātrumā. Tātad, un kas skar Google AI Studio, tad arī tur var izveidot šādus asistentus, un tur jau ir iebūvēti dažāda veida gatavie. Tātad šodien ieiesim sākumā, apskatīsim vairākus, kur mēs varam izveidot, bet beigās apstāsimies pie Gemini, jo tur tu vari viņu jau izveidot šodien jau bezmaksas. Tātad pirmais, ko es gribu jums parādīt, iekš ChatGPT, kur tad atrodas šie asistenti, un tad jau ķersimies pie izveides. Tātad šeit, kur varētu būt, ka jūsu gadījumā šeit ir tukšumiņš, ka nav neviena, manā gadījumā šeit jau vairāki šie asistenti ir izveidoti, bet jūsu gadījumā varētu būt, ka ir tukšums un ir iespēja izpētīt ChatGPT. Šajā brīdī šeit mēs varam uzspiest virsū, tie, kam ir maksas versija, būs šeit iespēja izveidot. Un, ja mēs uzspiežam virsū, tad mēs redzam šo konfigurēšanas paneli, kurā mēs varam ievietot vārdu, aprakstu, norādes, un gribu, lai jūs ļoti pievēršat uzmanību šai sadaļai, kur ir zināšanas. Jo šajā brīdī
mums vajadzētu iebarot viņam dažādu informāciju. Pieņemsim atkal, ja mēs atgriežamies pie piemēra, ko es minēju, tātad man katru rītu ir jāuztaisa updates par to, ko es esmu pagājušajā darba dienā, pieņemsim, izdarījusi. Tad šeit es augšu plādētu dažādus savus jau iepriekšējos ēpastus, lai šis asistents, ja bots, nolasa to, kādā veidā es komunicēju. Nu, un tāpat jebkurā citā variantā mēs tur pievienojam dažādus failus. Tātad šeit, kur ir ieteicamais modelis, iesaku jums startā neiespringt uz šo, atstājam visu kā ir. Un tāpat šeit var uzlikt tātad papildus funkcijas, kas iet klāt. Bet tas mums šodien nav tas būtiskākais. Galvenais mēs iegaumējam to, ka šeit mēs iedodam nosaukumu, tālāk ir apraksts, tātad par ko ir šis pats bots, un šeit tad ir norādes. Bet, kā jau minēju, tas viss ir iespējams tikai un vienīgi maksas versijā. Papildus vēršu uzmanību, ka šeit ir sadaļa, kur ir jau izveidotie boti. Tātad, ja jums kaut kādā brīdī ir garlaicīgi un gribas paskatīties, ko cilvēki jau ir radījuši, tad droši jūs varat šeit jau izmantot dažādus gatavos botus pēc kategorijām un skatīties, vai jums tas der savā darbā. Iespējams, ka jums tikai vajag šo, un jūs viņu izmantojat, un jums jaunu nav jāveido. Bet tad, kad mēs šeit visu esam izveidojuši, tad mēs spiedīsim izveidot. Šai gadījumā ChatGPT netaisīšu, kā jau minēju, tāpēc, ka viņš ir maksas versijā. Nākamais, kur arī parādīšu, kā tas izskatās, ir Cloud AI. Iespējams, ka kāds lieto viņā, un arī šeit tātad kreisajā pusītē sanāk ir projekti, un šeit jūs varat nospiest jaunu projektu un aprakstīt, pieņemsim, kas būs šis projekts, tātad, ko jūs tur darīsiet. Nu, pamēģināsim šai gadījumā vienkārši ierakstīt testu. Tīri, lai mēs pārējām uz nākamo. Un mēs nokļūstam arī pie šī konfigurēšanas paneļa, kurā mēs tātad varam ielikt, aprakstīt, kādam viņam vajadzētu būt, iedot instrukcijas un pievienot dažādus failus, kas atkal noderēs mūsu asistentam. Arī šis Cloud projekts ir pieejams arī bezmaksas versijā, tāpēc, ja gadījumā jūs ikdienā lietojat vairāk Cloud, tad varat arī šeit pirmos asistentus veidot. Un tātad pārējām lēnām uz Gemini. Gemini sanāk kreisajā pusītē, tad, kad jūs esat ielogojušies, šeit ir Gemini boti. Un šeit arī ir jau iepriekš sagatavoti Gemini boti, bet jūs varat nospiest vienkārši jauns. Un gribu, lai jūs apskatāt, ka manā gadījumā šim kontam arī ir tikai un vienīgi bezmaksas versija, bet ar visu to bots strādā ļoti labi. Un šeit mēs arī ieliekam nosaukumu, ieliekam aprakstu, norādījumus un pievienojam zināšanas, tātad dažādus failus, kurus būtu jāpārzina mūsu šim Gemini botam. Nu, un tad, kā jau solīju, tuvojoties nobeigumam, parādīšu, kā tad izveidot savu pirmo asistentu. Atceramies tas, ko es minēju pašā sākumā, ka, lai izveidotu šo asistentu, mēs varam paņemt palīgā kādu no MI rīkiem. Un pat, ja jums nav pieejama prezentācija, ko es jums rādīju, mēs varam vienkārši ierakstīt vai nu iekš ChatGPT vai iekš Gemini. Es likšu iekš ChatGPT, jo man vienkārši tā ir vieglāk pēc tam pārkopēt. Tātad iedodam chatam GPT lomu jau startā, darbojies kā promptu inženieris un speciālists MI botu izveidē. Palīdzi man izveidot ideālo promptu manam asistentam botam, kurš veidos atbildes uz maniem ēpastiem. Nu, paņemsim super vienkārši. Protams, šeit ir atkal, cik ļoti jūsu fantāzija ļauj, cik ļoti jums ir atkārtotās darbības.
tam arī jūs šo asistentu veidojat. Šeit arī maza atkāpe, ko es jums no sirds iesaku, neveidojiet, pieņemsim, vienu asistentu, kas jums ir sociālo mediju menedžeris. Izveidojiet labāk vienu, kas jums ir tekstiem, vienu, kas jums ir, pieņemsim, video saturam, citu, kas jums atkal būs par stratēģiju. Tāpēc, ka ja jūs tajā vienā iedosiet atkal par daudz informācijas, viņš var nedot jums tik kvalitatīvas šīs atbildes. Tātad tā darbojas kā promptu inženieris, speciālists CMI botu izveidē, palīdz man izveidot ideālo promptu manam asistentu botam, kurš veidos atbildes uz maniem ēpastiem. Iesaki, ko man vajadzētu pievienot papildus. Ja nu jūs, pieņemsim, nezināt, kas ir tā informācija, ko jums ir jāiedod. Un šeit tātad uzreiz mēs iegūstam jau tādu promptu ar lomu, ar mērķi, ar komunikācijas stilu. Nu, manā gadījumā viņš jau ir ChatGPT ir diezgan palietots, tāpēc viņš zina kaut kādas lietas, uz kurām es vēršu uzmanību, un kas man ir svarīgi. Jūsu gadījumā varbūt nebūs tik daudz, vai nebūs tādas specifiskas lietas, kas man šeit ir. Un, jā, viņš man pievieno uzreiz, pieņemsim, par pakalpojumiem, par visu pārējo. Tātad jūsu gadījumā es patiesībā aiziešu tur, kur mani tik labi nepazīst, un es aiziešu vienkārši uz Cloud. Jo Cloud viņš mani tik labi nepazīst. Un kas ir par Cloudam, pieņemsim par ieradumu, viņš jums iedos daudz precizējošu jautājumu, kas arī ir ļoti labi. Tieši tāpat, pieņemsim, man ļoti patīk Ilona Maska, tātad izveidotais arī AI rīks, pēkšņi Grok, jo viņš arī iedod diezgan daudz tādus precizējošus. Nu, un šeit rekura, pieņemsim, Clouds jums iedod, kam mēs vēlamies. Šajā gadījumā mēs tad atzīmējam, pieņemsim, privātajai sarakstē, profesionāli. Nu, valodu pieņemsim latviski un angliski, lai viņš mums uzreiz dod divas atbildes, no kurām mēs varam izvēlēties. Un tūlīt mums būs gatavs arī prompts. Tātad rēķinu un maksājumu, nu, pieņemsim personīgajiem. Piedāvāt 2-3 variantus. Pieņemsim, ka es negribu, lai viņš sola manā vārdā un piekrīt bez manas atļaujas. ChatGPT jums iedos daudz ātrāk šo ten, kāpēc es negribēju izmantot, jo manā gadījumā viņš ir diezgan jau konteksts par mani, viņam ir diezgan zināms un nebūs tik ļoti līdzīgs varbūt jūsu atbildēm. Tāpēc es jums parādu, kā tas notiek iekš Cloud. Un tad atkal jūs katrs liekat savus parametrus, kas jums ir nepieciešami. Un rekur mums ir uzreiz arī jau gatavs prompts, kuru tad mēs varam izmantot. Ideālajā variantā, kā jau es minēju, ja mēs runājam par šādu e-pastu asistentu, tad būtu nepieciešams salikt vismaz Word failā jūsu jau iepriekšējos e-pastus, atbildes, lai viņš saprot to stilu. Un atkal, es negribētu jums ar šo mini lekciju pateikt to, ka jums tagad visas pasaules problēmas būs atrisināts ar vienu asistentu. Nē, tā nebūs. Asistents startā ir tieši tas pats, kas jauns darbinieks, un jums viņš būs jāpapildina, jums viņam būs jāstāsta, kurā brīdī varbūt ir pareizi, kurā netik pareizi. Tā, rekur mums ir gatavs. Un tā tad ieejam tad iekš Gemini, un šeit mēs pieņemsim, uzliekam e-pastu atbildētājs. Un ieliekam tātad visus norādījumus, kas mums šeit ir. Un aprakstam tātad atbilžu sagatavotājs e-pastiem. Protams, mēs varam uztaisīt tādu kā asistentu visiem tekstuālajiem formātiem vai vēl kā. Tas ir noteikti pēc jūsu vajadzības. Tā,
Šitie mums ir salikts, un šeit, kur ir zināšanas, kā jau minēju, šai gadījumā mēs neliksim klāt, jo tas ir vienkārši testam, lai jūs redzat, kā tiek veidots, bet realitātē ļoti labi būtu, ka jūs šeit tiešām saliekat savas atbildes, saliekat savu balss toni, un, ja jūs lietojat to pašu ChatGPT vai Gemini pirms tam, palūdziet, lai viņš apkopo par jums informāciju, par jūsu stilistiku, par to, kā jūs komunicējat. Jo labāk un vairāk jūs informāciju šeit iedosiet, jo vieglāk viņam būs pēc tam arī šeit strādāt ar jums. Tāpat pieņemsim ar laiku kaut kas jums mainās, jūs varat droši pievienot papildus materiālus, rediģēt šo botu tālākām darbībām, lai viņš jums jau darbības dara, teiksim tā, ideāli. Tā, šai gadījumā mēs tā tad neliekam, bet, kā jau es minēju, ideālajā gadījumā mēs ieliekam. Var šeit nospiest šo maģisko podziņu, un tad viņš it kā mazliet pielabo to tekstu, ko mēs viņam jau esam iedevuši. Tad jūs saprotat, ka mēs visu patiesībā daram ar mākslīgā intelekta palīdzību. Mēs vienkārši iemācam viņu būt mums par labu palīgu kaut kādās lietās. Un šādi to var izdarīt gan sociālo mediju ierakstiem, gan kaut kādiem projektiem, gan manā gadījumā arī es izmantoju savam projektam. Viņš ir iemācīts, viņam ir iedota maksimāli visa informācija, un viņš man palīdz strādāt ar kādu no projektiem. Tāpat pieņemsim, vadot lekcijas kompetenci centrā, man ir izveidots bots, kas palīdz man ar lekciju plānošanu, ar prezentāciju plānošanu. Bet vienmēr atcerieties, ka tas nenotiks ar burvju nūjiņas palīdzību, un startā būs jāiegulda tas darbiņš. Bet tas ieguldītais laiks jums atspēlēsies mazāk kā nedēļas laikā. Par to gan es jums varu dot 100% garantiju. Šeit mēs tātad nospiežam saglabāt, un pēc tam varam sākt tērzēt ar savu asistentu vai arī kopīgot ar kādu no kolēģiem. Tas arī ir iespējams gan ChatGPT, gan Claude. Jūs varat savu asistentu tātad kopīgot ar citiem, varbūt jūsu komandas locekļiem. Bet šajā gadījumā mēs viņu nekopīgojam, un viņš mums vienmēr atradīsies tātad vai nu šeit uzreiz, vai nu zem Gemboti nospiežot, un rādīsies rekur e-pastu atbildētājs. Un pieņemsim, es saņēmu e-pastu. Ideālajā gadījumā jūs iekopējat šo e-pastu iekšā, ja jums jau ir teksts, tā kā man viņš nav, es tikai testēju, tad es uzrakstīšu saņēmu e-pastu par pasākumu, 10. aprīlī. Vajadzētu vairāk informācija, bet jūs saprotat, ka šeit jums nav jau vairs jādod viņam ne loma, ne uz kāda pamata, ne kāds konteksts. Tātad šeit jums viņš standartā iedos tikai precizējošs jautājums tieši saistībā ar šo e-pastu. Tātad pieņemsim, kāds ir jūsu lēmums. Es apmeklēšu radošais pasākums, un detaļu nav. Es saku, tas nav labākais variants, kā es šobrīd daru, bet vienkārši, lai jums parādītu, kā tas strādā. Un tātad kur man ir uzreiz temats, pamatteksts un vairāki varianti, no kuriem tad es varu izvēlēties, kurš man labāk der. Šai gadījumā es saku, es jums rādīju tādu super vienkāršu piemēru, lai jūs saprotat, kā tas strādā, un ieiesim mazliet ChatGPT, kur man jau ir dažādi šie asistenti, un paņemsim to pašu GDPR juristu. Tātad gribu jums arī parādīt, kā viņš izskatās. Un kur ir rediģēt, un tad apakšā mēs redzam tātad, kāda loma viņam ir iedota, kāda informācija, kas viņam jādara, un pieņemsim, es varu papildināt ar failiem un viņu atjaunināt. Šajā gadījumā nē. Tātad man ir pasākums, kas man būtu jāievēro.
Tātad pieņemsim, viņš jau ir iemācīts skatīties uz GDPR likumiem, nu, uz Latvijas likumdošanu. Viņam arī vajadzētu būt, bet tagad es skatījos, kaut kur ir pazuduši, bet standartā vajadzētu būt iebarotiem Latvijas likumiem saistībā ar GDPR un Eiropas, un tad viņš strādā tikai un vienīgi tātad ar šo kontekstu. Viņš man nedos parastās atbildes, kā tas ir varbūt ChatGPT, bet re, kur viņš man iedod uzreiz. Tātad, kas man ir jāievēro pasākumu organizēšanā, tātad ar kam, kādas piekrišanas man ir nepieciešams, lai es varētu, pieņemsim, apstrādāt dalībnieku datus, fotografēt, filmēt un tā tālāk. Tāpat pieņemsim, kurš man te ir video asistents. Viņu gan es laiciņu, man liekas, neesmu izmantojis, bet pamēģināsim viņam. Es gribu video par mārketingu. Nu, tātad ļoti vispārējais jautājums, un ja jūs viņu uzdosiet pa taisno ChatGPT, tad, protams, tā atbilde jūs neapmierinās. Šai gadījumā viņš atkal ir jau ar lomu, viņš zina, kā es veidoju video, tātad kam ir jābūt un kādas atbildes es tātad sagaidu. Nu, un re, kur viņš uzreiz jau man iedod, pieņemsim, ideja 1, ir hooks, ir scenārijs, ir call to action, vizuāli ieteikumi un tā tālāk. Tātad viņam jau ir iedotas instrukcijas, kādā veidā viņam vajadzētu man šo informāciju iedot. Tātad atkal, noslēdzot šo visu par asistentiem, es gribētu atgādināt to, ka tas, ka tu šobrīd izveidosi viņu, tas varbūt tev neatvieglos uzreiz tagad un tūlīt dzīvi, bet noteikti viņu apmācot un ikdienā ar viņu darbojoties, tev jau daudzi procesi būs daudz vienkāršāki. Ja mēs runājam par kompetenci centra mākslīgā intelekta kursiem, tad tajos mēs izējam cauri ne tikai šiem asistentiem, bet arī dažādiem aģentiem, arī automatizācijām, lai tu saprastu, kur savā biznesā un ko tu vari uzlabot. Ceru, ka šodienas mini lekcija tev bija noderīga un iespējams uz tikšanos pavisam drīz kursos.